Ko nozīmē laimīgas attiecības? Jūs esat stipra un uzticīga viens otram ģimene. Vienota ģimene, viens otru atbalstat, neviens ne otrs neskatās pa kreisi vai pa labi. Tev ir forši pašai ar savu vīrieti, tu nekad par savu vīrieti nesūdzies mammai, draudzenei, māsai, jo nav jau par ko sūdzēties, te ir foršs un superīgs vīrietis. Un šeit obligāti ir jāņem vērā par to, ka nekad nesūdzies par savu vīrieti. Vai nu par vīriešiem runā tikai un vienīgi labu, vai nu vispār par viņiem neko nerunā un nesaka sliktu. Jo, ja tu sūdzēsies, visu laiku versīsi fokusu un savu enerģiju, kas viņam nesanāk, tur, kur viņš izdara, bet tev atkal nepatīk kaut kas tam līdzīgs. Nevajag tā darīt, jo tu tādā veidā aproti savu veiksmi, tu aproti savus panākumus un sasniegumus kopā ar šo vīrieti. Tāpēc nekad nesūdzieties par savu vīrieti. Un ja tev šobrīd attiecībās ir nesapratne, jūs esat izšķirušies, kaut kādu iemeslu dēļ nesat kopā, tad noteikti pārēj uz manu mājaslapu un noskaties bezmaksas webināru Laimīgas attiecības. Un tur tu noteikti atradīsi atbildes uz saviem jautājumiem. Un tad jau ieplāno tikšanos ar mani uz konsultāciju. Tiekamies!